Cienējamie klātesošie, arī lopkopības nozare ir viena no lauksaimniecības apakšnozarēm, un tādēļ šodien man ir tas gods jūs iepazīstināt ar dzīvnieku izcelsmes izēvielu kvalitātes nodrošināšanu, kā mēs to cenšamies panākt, lai varētu ražot kvalitatīvu pārtikas produktu. Būtībā tā aktualitāte ir tāda, ka Latvijā ir ļoti daudz neapsaimniekotu lauksaimniecībā izmantojamo zemju, un faktiski, lai mēs radītu pievienoto vērtību produktam, tad pārtikas preces ir ļoti svarīga šī joma, un tieši pārtikas preces, kas ir radītas no dabīgas izcelsmes dzīvnieku valsts produktiem. Jo šie dzīvnieku valsts pārtikas produkti jau ilgus gadus ir Latvijas eksporta prece, un tādēļ būtībā tas galvenais uzstādījums, uz ko strādā lopkopības nozars speciālisti, ir kvalitatīvas dzīvnieku valsts izejvielas nodrošināšana, no kurām tad varētu radīt inovatīvus pārtikas produktus. Ja mēs runājam par tām tendencēm, kādas pasaulē, tad faktiski pasaulē pastiprinās globalizācijas procesi, un līdz ar to notiek dzīvnieku un cilvēku kustība un starp dažādiem reģioniem, un aktivizējas jautājumi par drošu un nekaitīgu pārtiku, kuru mēs varētu iegūt no veseliem dzīvniekiem. Jo ne tikai no veseliem dzīvniekiem, bet kuru mēs varētu iegūt arī no dzīvniekiem, kuri ir saņēmuši dabīgu barību, nevis modificētu barību. Un dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražotāji pasaulē ir ļoti daudz dažādu firmu, bet šeit, Latvijā tas mūsu galvenais mērķis ir veikt šo selekcijas darbu, lai varētu iegūt produkciju, un tieši kvalitatīvu produkciju. Faktiski, ja mēs runājam par konkurentiem, tad par izeivielas tirgu cīnās lauksaimnieki visā pasaulē, un mēs tādu būtībā nevaram izdalīt kādu noteiktu. Protams, lielās šīs te valstis ir arī galvenie spēlētāji pasaules tirgu. Un ja jārunā atkal par ražošanu, tad ražošana, lopkopības produkcijas ražošana var notikt uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un tātad lopkopības produkcijas, lai ražot lopkopības produkciju, ir nepieciešama gan barība dzīvniekiem, gan ir nepieciešams šos dzīvniekus kvalitatīvi izaudzēt un, protams, arī pārstrādāt. Un produkti, kas rodas izmantojot šos tehnoloģiju, pirmkārt tie ir pārtiks produkti, visiem mums zināmie un ikdienā lietojamie. Otrkārt, tie ir dažādi pārstrādes produkti, kurus mēs varam iegūt no dzīvnieku valsts produktiem, un tie ir arī, kaut vai kūtsmēsli, kurus mēs izmantojam augsnes auglības nodrošināšanai. Un visi šie te dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produkti ir pieprasīti gan vietējā, gan ārējā tirgū. Bet tās būtībā problēmas, kas rodas, ir, ka mums Latvijā šī lopkopība ir diezgan sadrumstalota, līdz ar to tas izeivielu apjoms ir neliels. Un tādēļ mums visiem ir jāstrādā tieši uz izeivielu kvalitāti. Zinātniskās organizācijas, kuras ir iesaistītas tātad lopkopības produkcijas ražošanā, ir vairāks, un arī tieši tāpat notiek cieša sadarbība gan starp Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Lauksaimniecības fakultātes, šo te agrobiotehnoloģijas institūtu, gan arī starp Lauksaimniecības Universitātes Tehnisko un veterinārmedicīnas fakultāti un šīm universitātes aģentūrām, kuras ir iesaistītas lopkopības produktu gan
pētījumos, gan arī, kuras nodrošina dzīvniekiem, labturības prasības. Ja mēs runājam par cilvēku resursiem, tad Latvijā, šeit mums jāsadala tie cilvēku resursi, jo būtībā tātad mēs pētījumus veicam tieši lopkopības apakšnozarē, kur ir 12 pētnieki ar doktora grādu. Bez tam ir iesaistīti arī veterinārmedicīnas doktori un tieši vairāk tie, kas nodarbojas ar pārtikas drošību. Un tāpat ir iesaistīti arī tehniskās fakultātes un aģentūras lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta doktori. Tātad tie, kas nodrošina labturības prasības dzīvniekiem. Ja mēs runājam par studentu skaitu, tad lopkopības apakšnozarē ir doktoranti, ir jauni cilvēki, kas vēlas padziļināt, apgūt šo nozari, tāpat arī veterinārmedicīnas fakultātē ir, un, ja mēs katru gadu faktiski absolvē apmēram 30 pamatstudiju studenti un maģistrantūras studenti šo lopkopības nozares, tātad šo specializāciju lopkopība. Tendences ir faktiski modernas ģenētikas un selekcijas pielietošana dzīvnieku valsts šo te dažādu dzīvnieku sugu izkopšanā un ir jāražo produktīvas šķirnes, lai ražotu veselīgu produkciju, lai ražotu tātad daudz produkcijas, un, protams, ļoti nozīmīgi ir arī pētīt šos riska faktorus un novērst šos riska faktorus, kas rodas šajā ķēdē no dzīvnieku izaudzēšanas līdz produkcijas ieguvēji. Zinātniskie sasniegumi, arī mēs varbūt nevaram lepoties ar ļoti lieliem zinātniskiem sasniegumiem, bet pēdējo gadu laikā tāpat ir publikācijas starptautiskās datu bāzēs, ir arī šie te patenti un izmaiņas cilvēku resursos tās notiek tomēr lēnām, jo pēdējo 10 gadu laikā ir promocijas darbus lopkopībā ir aizstāvējuši 8 cilvēki. Un Latvijā šīs infrastruktūras galvenie punkti ir gan laboratorijas, jo, lai mēs varētu novērtēt gan barību dzīvniekiem, gan arī vērtēt dzīvnieku ģenētisko izcelsmi, mums ir vajadzīgs laboratorijas un novērtēt produktus, iegūtos arī ir vajadzīgas laboratorijas. Līdz ar to tā tad ir šīs laboratorijas un par tām mēs cīnāmies, lai būtu šis aprīkojums moderns un atbilstoši pasaules līmenim. Konkurētspēja, mūsu konkurētspēja galvenais, ja mēs runājam no universitātes viedokļi, tad tā ir šīs te zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskās konferencēs un savu zināšanu, tātad iepazīstināšana ar mūsu zinātniskiem sasniegumiem citus pasaules zinātniekus. Un tas arī notiek. Un sadarbības partneri, tātad mēs šīs zinātniskās institūcijas un fakultātes, kuras strādājam, esam arī sadarbības partneri, un sadarbības partneri mums ir gan Baltijas valstīs, gan arī Ziemeļu valstīs. Potenciālie konkurenti, protams, mēs nevaram konkurēt ar lielajām pasaules valstīm, bet mūsu uzdevums ir nodrošināt tātad mūsu valsts intereses. Privātās investīcijas, ko es vēl gribētu varbūt piebilst par privātām investīcijām, ir tas, ka mums, tieši tādā naudas izteiksmē šīs privātās investīcijas nav, bet pietiekoši nozīmīga privātā investīcija ir arī tie dzīvnieki, tehnika un zeme, kuru mēs izmantojam saviem pētījumiem. Jo visi šie mūsu pētījumi lopkopībā tātad notiek tomēr ražošanas apstākļos. Un pārneses process ir gan
nolasītās lekcijas mūža izglītības centrā, gan sagatavotie materiāli e-vidē, gan arī tad uz mūsu pētījumiem izstrādātie zemkopības ministrijas normatīvie dokumenti un, protams, dažādas brošūras un grāmatas. Un ir arī šie te piemēri par tehnoloģiju pārnesi, jo gan cūkopības sektorā, gan putnkopības sektorā tiek izmantots tās iekārtas, kuras rada šie te zinātniskie institūti. Cilvēku resursi mums lopkopībā ir samērā ierobežoti, līdz ar to nav novērota tāda būtiska darba vietu maiņa. Par to jau es pieskāros mazliet. Un tātad mēs strādājam pie tā, lai mums būtu šie zinātniskie projekti arī turpmāk. Un par to, kas ir, teiksim, tie šķēršļi, faktiski šķēršļi ir tieši tādi paši kā pārējām lauksaimniecības nozarēm. Paldies! Paldies, liels Dainai Jonkus!